Man jau no paša bērnības patika braukt ar riteņiem. Man bija bērndārs vēl tuvu trasē, un tad man patika ļoti, kā izstāsta BMX tīvers. Un tad es izdomāju, tā kā man patīk riteņi un kā izstāsta tīvers, tas izdomāju aiziet pamēģināt braukt BMX-ā. Es kādreiz jāju arī ar zirgiem, un tad es to vēl tā vienreiz, divreiz pusgadā varbūt pajāju, bet tā īsti nē. Es esmu arī dejojis, bet tas man galīgi nepatika. Gan jau, ka tas dizains, kā viņas ir izrotātas, man personīgi viņi diezgan krāsaini ir, man ir visādi veidojumi tur virsū un viss kaut kas tāds. Laikam izturēt tos treniņus, tos visgrūtākos treniņus un saņemties sacensībām un pārvarēt stresu. Un sacensībās nenokavēt startu un zināt to, ka tev jābūt tam startam labam un izbraukt visu stresi tā kā vajag. Es apmeklēju, protams, treniņus regulāri. Arī mājās pati kaut ko daru. Braucu pati garos gabalus ar riteni un ēdu arī tā veselīgi. Un pirms sacensībām eju augstās dušās. Un jā. Es reizēm arī netieku un sadegu startā un nepaņemu to startu, un tad ir diezgan slikti, bet parasti es elpošanas vingrinājumus kaut kādus daru un cenšos uz kaut ko tādu. Es skatos telefonu parasti, tāpēc jau tad tu ļoti nedomā par to apkārtējo, vai arī es reizēm galvā domāju trasi izbraucu, bet tā īsti laikam citu neko nedaru. Es nezinu, man kaut kā pirmo reizi uzvarot, tas likās daudz īpašāk, otrajā reizē pēc finiša vispār īsti nesapratu, kas notiek. Un tad vēlāk kaut kad sapratu tikai to, ka es uzvarēju jau 2 reizes. Bet tā, varbūt skolā draugi priecājas, ir tā apsveic mani, bet tā īsti parasts cilvēks. Vien jau gribētu noteikti iebraukt pasaules čempionātā, finālā. Trīniekā un elites vecumā noteikti arī finālā pasaules čempionātā un varbūt olimpiskajās spēlēs arī pasaules čempionātā finālā. Gan jau, ka jā, es gribētu noteikti trenēties daudz un regulāri, tāpēc, ja kāds treniņš nenotiek, tad man galīgi garlaicīgi nav ko darīt. Varbūt nedaudz skolā sevišķi, kad parādi sakrājas, un tad ir pēc tam grūti viņus visus uzrakstīt, bet tā īsti nē. Man patīk ceļot. Parasti mēs apskatāmies, kāpjam kaut kādos kalnos, apmeklējam dažādus muzejus, dažādas vietas.